Ir piektdienas vakars, no Rīgas uz grupas Tumsa mēģinājumu brauc mūziķis Valters Frīdenbergs. Pagājis kāds laiks kopš Mārtiņa Prēmaņa nāves, vēl smeldz. Bet par spīti tiem, kas pauduši negatīvu attieksmi par grupas pastāvēšanu pēc Mārtiņa nāves, Tums ir kopā, pāršķīrusi jaunu lapu un plāno izdot albumu. Tagad tieši braucam no Rīgas, ceļš labs, viss notiek, viss forši un aizlaidīsim uz kursu. Es domāju, ka Liepājnieki jau zina, kas ir kurs īstenībā, vai ne? Zinu. Nu jā. Tā kā kursā mēs esam okupējuši mēģu telpas, tik pa laikam izdomājam arī kaut ko uz skatuves uzlikt lielās. Tad arī tur kādu dziesmiņu uzspēlējam, un tā mēs tur pa vakariem. Pa dienu cilvēki strādā, tad mēs netrokšņojam, un tad mēs kaut kā tā vakaros. Kādas 3-4 reizes mēnesī jau sanāk tā braukšana. Nav nogurdinoši, un iznībā jau tieši gaidi to brīdi. Braucā, cik tad ir stundiņa vēl palikusi, tad braucam, jā, viss notiek. Ar prieku. Un ja tev patīk tas, ko dari, un tev patīk tas, kur tu esi, tad viss ir. Gan dvēsele tev ir piepildīta, gan prieks un, protams, džekus satikt ir vienmēr baigais prieks. Jo kā nekā tomēr esam pazīstami, mēs tā kaut kad vienreiz mēģinājām sarēķināt, kaut kādi 14 gadi, laikam 14-15 gadi, kad pirmo reizi satikāmies vēl Dzeguzītes laikā. Tā kā, tā jau saka, ka mūzikas grupas, tā ir īstenībā pat pirmā ģimene, jo savai ģimenei īsti laika neatliek. Čaļi noteikti vai gaidi? Skaidrs. Tu varētu teikt, ka tev pilnīgi... Vēl 7 minūtes negaidi. Vēl 7 negaidi, jā. Tas 7 minūtēm mēģinājums. Ko? Kursa? Heisā, hopsā. Šīs tās pēc Terminātora. Grupa Tumsa, dibinātājs basģitāra Jānis Daugalis, ģitāra Haralds Drekslers, balss Valters Frīdenbergs, bungas Kaspars Boroduško, taustiņi Aigars Šmits. Pār tiem cilvēkiem jau es biju kopā, nopietni no kādu 5 gadu. Bija turēts, daudz pudu sāles izdēsts un visādi piedzīvumi. Tā kā es jau ļoti labi ar viņiem, kontaktējos un viņus ļoti labi zinu. Tā kā bišķi tā kā tāda laika mašīnas efekts bija. Viņš tāda pauzīt, tagad atpakaļ, vienīgais, vislielākā izmaiņa sakarā tieši ar Mārtiņu, jā, protams. Tā bija, toreiz tas bija bišķi savādāk. Tagad mums ir pašiem par sevi jācīnās un galvenokārt, es domāju, dziesmu aspektā. Viņš bija dziesmu rakstītājs un diezgan ražīgs dziesmu rakstītājs. Un tas bija ļoti liels tāds dzinējspēks, jā. Tagad mums tas ir jādara pašiem. Mums ir jākompensē viņš 1, 4, 5, jā. Nav viegli. Tavs lietus stāsts, cik ilgi rasu turēs rozes zaļas. Mēs pamazām Valteru priekšgalā turpināsim iesākt to. Vienīgais, nebūs vairs Mārtiņa dziesma, Tas ir jāsaprot, ka Tums vairs, protams, neskanēs kā Frēmanis, kā Tums. Viennozīmīgi.
Tagad mēs te eksperimentējam, viņi var arī skanēt bišķi industriālāk, ja mēs sāksim pamazām kaut kādas tehnoloģijas izmantot, ja. Principā, diezgan... Principā, ja ideja būs tāpat, roka skanējums, bet, bišķi mēģināsim kaut kur ieviest kaut kādu modernāku skanējumu. Tums jau ierakstījusi 2 jaunas dziesmas, vienai no tām pārāk daudz mūzika gan radīta sen, 96. gadā, bet pats jaunākais grupas veikums ir, kad pilsēta guļ, un tā iezīmē šo topošā albuma vadlīnijas. Mēs tagad apmēram plus mīnus, kā mums liekas, esam atraduši to spēlēšanas stilu, un ir kaut kāds dziesmas, kas der tam, bet, principā jau visi ies pa jauno. Jāmēģina tomēr ir skatīties uz priekšu un arī dziesmas taisīt no jauna. Teksti viennozīmīgi visi būs jauni, arī pārāk daudz nav tulkotais teksts, tas ir no nulles Valtera teksts. Pārāk daudz, ieraudzīts un nepazīts. Pārāk daudz, kas tad vēl tev vajadzīgs? Kāpēc nerunā, soli iemācīt, kā var atpazīt, pat klusējot? Tev vēl nepietiek, gribas vēl mazliet, uzlaik augstāk pat par mākoņiem. Kurš tad jums ir tagad dziesmu kūrētājs, vai nav tā, ka pēkšņi Valteram tur atlido mūza, viņš pēkšņi zvana naktī 2 Jančikam, Klau, es tev iedziedāšu. Zvanījis nav un labi, ka tā. bet principā, tagad viss činīšanās notiek kopā. Ir katram kādam kaut kas, kaut ko tad nākam, liekam un daram. Īstenībā baigi labi, jo šitā mēs bijām strādājuši dikti sen. Pilsēta guļ, vējam ļaujot vaļu, noplucis suns, meklē pagātni savu. Pats savā pilsētā jūtas viņš lieks, meklējot jēgu, tas palicis viens. Pirmā reize, kad Tumsa bez Mārtiņa stājās publikas priekšā, bija pērn festivālā Summer Sound. Toreiz kā solists bija pieaicināts Kāris Būmeistars jeb Kaža. Tāda īstenībā bija vislielākais pureklis, man personīgi vislielākais pureklis. Tas bija pirmais koncerts? Jā. Un viss tāds interesantākais bija tas, ka visu koncertu lija
konkrēti līja, un cilvēki stāvēja, klausījās, dzīvoja līdzi, neviens negāja, tikai vairāk nāca klāt, un tikko mēs beidām koncertu, viss pārstāja līdzi. Tas bija tā. Radot Mārtiņš, to visu mums tā kaut kā jau sakārtoja. Tad tomēr pa vienam, diviem vairāk jūs izturaties kopā un tā balstaties. Jā. Nē, nu kā, tas ir, tā ir atbildība, jā, jo arī viss tas posms izlēmšana, kopējā izlēmšana, turpināt, neturpināt un tā tālāk. Tur mēs ar Harri sākumā darījāmies, runājāmies un pēc tam Kasīts deva savu akceptu, un tad Kalns jau bija pateicis, ka nespēlēs, un pirmā vienīgā doma bija Šmits. Ja Šmits būtu teicis, nē, nu tad mēs domātu, ko, kas un kā. Es jau arī šaubīju. Es teicu, Kasīts pēc tam. Un tad šobrīd tā vairāk vai mazāk tas periods pārvērts, un tad tā jūs pārliecība ir Redz, tas, ko Kasīts pateica, tas pirmais koncerts Summersoundā, tas īstenībā deva pārliecību, pirmo pārliecību, ka vajag. Pārāk daudz, ieraudzīts un nepazīts. Pārāk daudz, kas tad vēl tev vajadzīgs? Pēc tam sekoja Okarta skatuves zelta dziesma un citi pasākumi, kad uz skatuves kā solists jau kāpa Valters. Mēs esam onkuļa bārdām jau nekuja Valči. Mikrofons nokrīt. Tā ir tāda zīme. Nedzinu, Valči reku pavisam pēc, nezinu, kuras klases izlaidumu. Valter, atnāc paskaties, tu jau noteikti redzējis, bet nāc šurp. Valča. Valter. Es te rādu mūsu šito te kopbildi. Kad šitā bilde? Nezinu, tas ir kaut kas Latvijas rādio. Es vienkārši rādu, cik mēs sen esam pazīstami. Jā. Valters Malacis īstenībā, es domāju, mums tādiem pēdiņās veciem vīriem bez tāda zinuļa kā Valters nebūtu viegli. Jā, Valters principā kaut kur bišķi arī mums tā dod tonus ar savu jaunību, savu dzīvīgumu, jā. Valters viennozīmīgi tas, kas mums uztur tādu pagaidām garu, jo viņš ir atraktīvs cilvēks, uz skatuves ļoti labi strādā, viņš arī dzenu visu grupu uz priekšā. Lai arī tieši fanu atbalsts deva spāru turpināt, tomēr grupas dalībniekiem bijis jāsaskars ar daudz negatīvā. Par to, ka jāmet miers un kāpēc grupu joprojām sauc Tumsa, jo bez Mārtiņa tā vairs neesot Tumsa. Tā posmā, kad Mārtiņš bija, ak, Dievs, mēs visi zinām, kādus dubļus par viņu. Ne tikai viņu, arī pārējo grupu mēdz gāzt pa visu ko, jā. Tagad Mārtiņš atkal nav labi. Bet, kā jau Jānis teica, latvieši tāda tauta, ka viņiem nekad nebūs labi, jā. Vienkāršāk ir visu pabeigt un visi mēs neko nedaram. Tas būtu visvienkāršāk. Bet, protams, sākums bija grūts un arī es pats personīgi šaubījos, ko darīt un kā būt. Bet tad bija kaut kāds dzinuls un kad viss aizgāja un viss notikās. Mēs esam bezatbildīgi tā kā bērni. Bet vienkārši nav iespējams sēdēt mājās. Darbojamies priek pēc. Tas nozīmē, ka tā mūzika ir tik neatņemama dzīves sastāvdaļa, ka bez viņas nav iedomājama. Un iespējams, ka tā arī aizies uz priekšu. Tāpat mēs sākām, tā mēs esam uzsākuši otrā elpu. Par to nosaukumu maiņu es varu pateikt vienu, AC/DC nomainīja nosaukumu? Nē. Queen nomainīja nosaukumu? Nē. Queen vispār no reālā sastāva ir palikuši 2 tikai, jā, Bundzinieks un Brēns Mejs. Bet viņi vēl joprojām koncertē un tagad viņiem briest jauns albums, cik es esmu dzirdējis, un jauna koncertūra, tā kā, malači, ka viņi ir saņēmušies, malači, ka viņi dara. Un tieši tāpatās arī mēs, ja teiksim, tajā pirmajā koncertā Summersoundā un vēl pēc tam, kas jau mums bija tagadējā pilnajā sastāvā, ja mēs nebūtu sajutuši šo te publikas mīlestību un kad mēs viņiem esam vajadzīgi, tad mēs noteikti neturpinātu. Sāpes nāk un sāpes iet, bet maiputītēm jāpaliek. Violītes izkrāsots, viņas spīts un viņas sirds, trīc no bailēm pieskarties, violītes pamosties.
mīlestību.